Sveicināti, mīļie! Šodien esam ēterā, un šodien gribējos mazliet parunāt par gaidāmo pasākumu, kas būs 9.9. 9.9 portāls. Šāds pasākums jau gatavojās pavisam drīz un notiks šo sestdienu. Šī ir tāda īpaša diena, ko atzīmē daudz vietu pasaulē. Un tāpēc, gatavojoties tam, kad arī mēs, trīs jaukas būtnes, organizējam šādu pasākumu Jaunavas vārtus tepat Rīgā, gribēju novadīt papildus informācijas saņemšanai par šo te datumu un par šo te laiku, tādējādi savienojoties ar šo gan laika līniju, gan šo kosmisko notikumu, kas notiek. Līdzīgi kā jau iepriekš organizētajos lauvas vārtos runājām, tad arī šeit, kā jau šķērsojot katra mēneša šo tes vārtus, notiek kāds planetārs process. Tāpēc gribējās vairāk uzzināt, kas ir šie te Jaunavas vārti. Skaidrs ir tas, ka nolasot enerģijas, bija skaidrs, ka tas ir saistīts ar sievišķo enerģiju, un tāpēc šajā pasākumā, kuru mēs organizējam 9. septembrī, bija paredzēts runāt tieši par sievišķās sakrālās enerģijas plūsmu un ar to savienošanos, tā kā atzimšanu, un nav brīnums, ka tikai pēc tam, kad šis pasākums tika izveidots un tika konstatēts, faktiski tikko pirms pasākuma tika konstatēts to, ka tieši 8. septembrī ir Jaunavas Marijas dzimšanas diena, kas ļoti plaši tiek svinēta reliģiskajā laukā, ja, un šajā pasākumā bija paredzēts tieši savienošanās ar šo te sievišķo sakrālo plūsmu un šīs te plūsmas tā kā iezemēšana savā fiziskajā ķermenī, ļaujoties jaunavas laikam. Un jaunavas laiks tā ir sievišķā puse, tas ir mēnesis, tas ir sievišķības un šīs te iekšējais sievišķais lauks. Un šajā laukā mēs ieejam tā kā faktiski dziļāk sevī iekšā un atveramies savai sievišķībai. Jā, tas ir tāds komentārs par Jaunavas laiku kā tādu. Es neesmu astrologs un sīkāk neiešu iekšā šajās sajūtās. Es vienkārši cenšos nolasīt lauku un uztvert to informāciju, kas nāk tā kā caur mani. Un tāpēc es gribēju šodien uzdot šo te jautājumu gaismas spēkiem, saviem pavadoņiem, tiem spēkiem, kas šobrīd ir gaisā un ir klātesoši Zemē, saistībā ar šīm aktuālajām enerģijām, un tāpēc man ir 4 jautājumi, ko es šodien gribu uzdot, un es viņus šobrīd ir nolasīšu. Un tad pirmais jautājums ir, kādas ir aktuālās enerģijas Zemei cilvēcei izejot 9.9 portālu, jeb Jaunavas vārtus. Skatīsimies, vai šīs ir viens un tās pašas enerģijas, vai tas ir kaut kas atsevišķs un divas dažādas lietas. Kāda nozīme ir 9.9 portālam 2023. gada 9. septembrī, un ar ko tas atšķiras no citiem gadiem? Kādu iespaidu uz cilvēku atstāja gongu, vibrācija, meditācija un dvēseles ceļojuma pieredze šādos portālos? Jo tieši tādu ir plānots pieredzēt šajā dienā. Kādas ir rekomendācijas pēc šādas pieredzes iegūšanas? Un ko dot šī 9.9 portāla enerģija cilvēkam un ko darīt ar šo saņemto enerģiju? Tāpēc esmu atvērta laukam un gadījumā, ja es aizplūdīšu, tad kolēģi man palīdzēs aizvest atpakaļ uz pareizo jautājumu un es vienkārši ļaujos laukam.
un savienojos ar savu sirdi, savienojos ar savu mīlestības plūsmu, ļaujot tam ienākt un savienojos ar visur esošās, vienmēr plūstošās mīlestības avotu, kas ir manā sirdī, vienmēr esošs, vienmēr plūstošs, vienmēr pieejams. Un es ļauju tam plūst no manas sirds uz citu sirdīm, savienojoties vienotā mīlestības laukā, savienojoties vienotā mīlestības plūsmā. Un šobrīd man rāda šo mīlestības plūsmu, kas aptver ne tikai mani, bet šo mīlestības plūsmu, kas aptver visu zemeslodi. Es savienojos ar zemes sakrālo plūsmu, zemes sakrālo lauku. Tas ir tāds kā tīklojums apkārt zemeslodē. Un tajā plūš šī mīlestības plūsma, pie kuras var pieslēgties ik viens, jebkad, ik katrs, atjaunot savu saikni ar dievišķo dabu. Un dievišķā daba ir šī mīlestība, kas plūst caur mani, tevi un visiem. Tā nekad neapstājās. Ir tikai jautājums, vai mēs to laižam cauri. Vai mēs tam atļaujam plūst. Vai mēs esam, vai mēs ticam, vai mēs zinām. Un šobrīd tāda vilkme un sajūta, ka mani ved uz Marijas Magdalēnas rozi, kosmisko rozi. Un es ieeju tādā kā Marijas Magdalēnas, gribās teikt, portālā, šajā zvaigžņu mākonī. Savienojos ar šo plūsmu. Dievišķās enerģijas plūsmas, kas plūst caur katru no mums. Un eju ar vien dziļāk tajā. Nonākot tādā, gribās teikt, teltī vietā, tādā kā templī, kurā ir sanākušas daudzas, jo daudzas sievietes. Un tā sajūta ir tāda, ka katra sieviete šajā vietā un telpā
dara savu lietu, viena auž, viena vērpj, viena gatavo. Katrai ir sava tāda tā kā nodarba. Katra dara savu lietu. Un tur ir pilna zāle ar daudzām, daudzām sievietēm. Un tā sajūta ir tāda, ka katra sieviete šajā telpā ir unikāla, realizējusi savu sievišķo dabu. Viņa to darbību, ko viņa šajā brīdī dara, dara no sirds. Ja viņa gatavo ēst, viņa to dara no sirds. Ja viņa auž, ja viņa šuj, ja viņa auklē bērnu, ja viņa uzkopja māju, ja viņa strādā par grāmatvedi, ir neaprakstāmi daudz iespēju, kā sieviete var realizēt sevi. Jebkurā lietā, ko sieviete dara, un man rāda arī dzemdē bērnu šobrīd, un tā sajūta ir par neatkarīgi no laika, kuru jūs piedzīvojat, vai kuru darbību savā izpausmē jūs piedzīvojat. Tā ir jūsu sievišķās dabas realizācija. Tā loma, kuru jūs savā dzīvē izdzīvojat. Tā darbība, tā pieredze, tā sajūta, tā izpausme. Tā visa ir sievišķība. Tā visa ir dievišķa. Tā visa ir sakrāla. Katrai sievietes izpausmē ir nozīme. Dažbrīd kāds tev ir pateicis, ka tas, ka tu esi sieviete, ir mazvērtīgi. Tas, ka tu nespēji panest 2 maisiņus, ir mazvērtīgi. Tas, ka tu strādā to vai šo, ir nevērtīgi. Tā nav patiesība. Ik katram tavas sievišķās būtības piepildījumam ir nozīme. Šis laiks ir manifestācija. Šis laiks ir apjausma. Šis laiks ir prieks. Šis laiks ir mīlestība uz sevi. Šis laiks ir par to, kad es manifestēju sevi kā sievieti. Es atveros savam dziļumam, es atveros savai būtībai, es atveros tam, kas esmu. Es pieņemu savu vērtību sevī, es pieņemu
sievieti sevī. Es atļauju būt sev, sievietei. Nav mazu lietu. Tas brīdis, kad tavā klēpī ieraušās mazs bērns, un tu spēj pievērst tam savu vaigu ar acīm, noglaust matus. Pat tad, kad tu ar otru roku maisi putras katlu, ir sievietes piepildījuma brīdis. Nav nozīmīgāka brīžu sievietes dzīvē par mīlestības izpaušanu. Pret savu bērnu, pret savu tuvāko un pret sevi. Mīlestība, ko izjūtu pret sevi, piepilda citus. Jo vairāk mīlu un pieņemu sevi visos savas esības posmos, jo vairāk var izpaust mīlestību caur sevi. Šis 9.9 portāls dod iespēju savienoties ar Marijas Magdalēnas sakrālo rozi. Un pieņemt šo mīlestības plūsmu, apziņu, savienojumu ar savu sakrālo mīlestību, savu sakrālo sievišķo plūsmu, apzināties to sevī un ļaut tai plūst. Šis ir laiks, kad Venēra ir uzsākusi savu deju ar zemi. Šī deja ir tikko sākusies. Ļauj ienākt sevī šie mīlestības pieaugošajai plūsmai, lai tā caur tevi var brīvi plūst. Lai tā caur tevi var būt, piepildīt tevi. Caur visdziļākajiem sirds plašumiem. Šis ir laiks par mīlestības manifestāciju darbībā. Sevis pieņemšanu, atzīšanu un būšanu. Deviņi
ir manifestācija. 9,9 ir būšana. 9,9 ir pārēja uz pilnību, sievišķo pilnību. Šī enerģijas plūsma ir ieskauta manā sirdī. Vienmēr esoša, vienmēr savienojumā, plūstoša, no sirds uz sirdi. No cilvēka uz cilvēku. Esot šeit kopā ar tik daudzām sievietēm, dievietēm, skolotājām, mēs varam radīt pavisam jaunu sievišķo identitāti. Tāda, kāda tā patiesībā ir. Mīloša, glāstoša, atvērta, pieņemoša, draudzīga, rūpīga. Tieši tādu, kādu tu vēlies piedzīvot, kādu tu vēlies manifestēt. Viss ir tavās rokās. Šajā dienā es nāku pie jums, lai pievērstu uzmanību sev, lai ietu savos dziļumos. Tas ir laiks, kad bērni ir atgriežušies skolā, un uzmanību pārņem mājas rūpes, ikdiena un rutīna, pārslēgšanās. Tā ir pārmaiņa, izmaiņa. Pāreja no viena cikla nākamajā. Jaunavas vārti iezīmē laiku, kad mēs ieejam iekšējos procesos. Lauvas vārti bija pēdējais brīdis, kad mēs uztvērām lielo saules intensitātes enerģiju. Jaunavas vārti paver ceļu uz ieeju sevī. Nākamais posms būs līdzsvarošanās. Tālāk
dziļāko slāņu atvēršana un jaunu periodu mērķu noteikšana. Lai jau decembrī uzsāktu jaunu laiku, jaunu laika riteni. Jaunos vārti ir ieeja savos dziļumos, savās dziļākajās vēlmēs, savos lielākajos sapņos. Arī savā tumšajā pusē, lai pārtaptu. Lai pārtaptu. Atverot šos vārtus, mēs esam gatavi jaunam sākumam. Atverot šos vārtus, mēs esam gatavi atvērt mīlestības plūsmu sevī. Atverot šos vārtus, mēs esam gatavi piepildīt ar mīlestību pasauli. Devītajā septembrī jums būs iespēja piedzīvot gongu peldi. Ejot šajā piedzīvojumā, ļaujiet, lai caur gongu skaņām jūs piepilda mīlestības plūsmu. Ļaujiet, lai sirds tīrā mīlestības plūsma no jūsu sirds ieplūst visā jūs ķermenī, atklājot sevi sev. Ļaujoties šai mīlestības plūsmai, ļaujiet uzziedēt savam sirds ziedam, kas nes mīlestību caur jums uz apkārtējo pasauli. Tā ir jūsu sievišķā plūsma. Ļaujiet piepildīt savu ķermeni, ieplūst katrā ķermeņa šūnā, katrā kapilārā, katrā ātomā. Ļaujiet, lai plūst mīlestība. Tā jūs apjautīsiet savu mīlestību pret sevi, pret savu ķermeni.
apzināsieties šīs plūsmas esamību un piepildījumu un ļausiet tai būt sevi. Savā sievišķajā plosmā. Ieņemot sevi kā sievieti, kā vērtīgu un pieņemot savu sievišķo ķermeni kā mīlamu, mīlošu instrumentu, templi, sevī. Šīs enerģijas, kas ieplūdīs šajā dienā, ļaus jums sevi pieņemt, ļaus jums atvērties savai sievišķībai un nevis no ārpuses, nevis caur mākslīgiem skaistuma etaloniem vai skaļiem uzrakstiem uz māju sienām. No sirds. No sirds. Mīlēt sevi. Pateicībā. Esam mīlestībā. 9. septembrī uzdāviniet sev rozi. Uzdāviniet sev rozi. Par prieku sev. Par prieku mīlestībai. Par prieku savam ķermenim. Par prieku pasaulē. Labājiet šo rozi kā piemiņu. Lieciet to uz sava sirds altāra un ļaujiet tai būt pateicībā. Pateicībā, pateicībā. Marija Magdalēna. Vienotā dieviešu plūsma. Kosmiskā roze. Dieva Gaja. Sadarbībā. Šeit ļoti jūtama Dievs Gaidas, Marijas Magdalēnas, Dievmātes Marijas enerģijas plūsmas, apvienošanās un sievišķās būtības manifestācija. Pateicībā. Pateicībā. Esmu šeit un tagad. Vēl 7. septembrī. Bet es ļoti pateicos par šo
sūtījumu, par šo vēstījumu. Un es aicinu pievienojies. Tepat Rīgā, 9. septembrī, Jaunavas vārtos. Pateicos.